Sveiki, mīlulīši! Nāku ar vienu svarīgu un cerams, es zinu, ļoti noderīgu ziņu. Atrodoties koda vietā, tas ir brīnišķīgs ūdens ķermenis, viņam ir arī vārds, atļaujiet šoreiz to neatklāt, par ūdeni. Kontekstā ar to visu, un paldies, ka atsaucāties arī tiem maniem periodiski, kad es ielieku, kā jūtaties, kā šūpo, kā paralēli vēl tiem viņa pēdējā laikā nav tik daudz, kā bija pirms tam iepriekšējos gados, bet mēs arī ar studentiem pārspriežam klātienē, kā nevar gulēt pa nakti vai purina un emocijas jāuzpasē. Centīšos īsi, bet šī mana mīļā tēma, jo vienā vietā, kur nedrīkst lietot vārdus, kurā es esmu vienā starptautiskā websaitā, tur ir prasīti niknējumi, un es tur esmu kā Poseidons daughter, Poseidona meita, es tā jūtos, es tā uzvedos arī šobrīd, ūdens advokāts, ūdens būtne. Ne jau tikai ugunīgā, ja? Pagājušā nedēļa es aizbraucu, tas ir augusta 11. datumi. Sajūta, ka atkal vajag kārtīgu labu ūdeni, kontekstā ar to, ka viens no avotiem, kurā es ņemu pēdējos gados, arī ir paziņots par diezgan netīru. Nevar tur, nav droši ņemt vairs. Bet mums Latvijā ir tāda forša vieta. Tas ir vairāk kā tikai veikaliņš, varat online izpētīt, kas tas ir. Tur ir aplikācija, man liekas, un arī websites Pikakva. Brīnišķīgā Dana Voļevaha izveidots pasākums, viņš ir ūdens someljē, zinat, jā. Es ar Danu pirmo reizi tā kārtīgi iepazinos 17. gadā, kad mēs vadījām vienu pasākumu kopā, vienā liela aptieku ķēde mūs bija uzaicinājusi, es par emocijām stāstīju un saikni kā ar ķermeni to var regulēt, un Danam toreiz bija fantastiska meistarklase par ūdeni. Es, starp citu, pēc tam arī vēlāk esmu gājusi uz viņa meistarklasēm, mācījusies, uzzinājusi, es varu pastāstīt vairāk nekā vidējais, teiksim, cilvēks Latvijā zina par ūdeni, tieši kādu dzert un tā, pateicoties tam, ko es esmu mācījusies no Dana. Un ūdens dienā es aizbraucu arī pie viņa 22. martā un dabūju ritīgu kasti ar ūdeņiem papildus, un es viņus sāku dzert, un burtiski 3-4 dienu laikā tas efekts bija vienreizējs ķermenim. Un tagad, kad es jūtu ar visu to, kas notiek gaisos, gan fiziski, gan jūtami, astroloģiski, jā, kā mūs šūpo, man klienti stāsta, studenti stāsta, ka nevar gulēt pa naktīm. Es pati arī zinu, vai kādreiz arī tā apātija. Šīs te 3 dabiskās lietas, ja te es esmu arī senā grieķieti, kuriem bija talasoterapija, jeb ūdens terapija un saules gaisma, un ja redzējāt manu Asklepionu ierakstu dabiskā dziednīca, ūdens ir lielas zāles. Labs, tīrs, kvalitatīvs ūdens ir milzīgas zāles. Šķidrais kristāls. Un tā atsevišķa milzīga tēma. To es arī daru, man ir veidi. Un ir viens speciāls kvantu moduls, kā programmēt, likt iekšā, un jā, arī zinātnieki izstrādāts. Bet te redz, tu vari aiziet uz veikaliņu, un tā kā es tagad nopirku magniju ūdeni, es nopirku, tur ir ļoti daudz varat izpētīt. Magnijā ūdens, zinat, ja magnija iedarbība nomierinoši, jā, un tā, un muskuļiem un viss. Nopirkšu to te mīveles vienu, tur ir 3 veidi, viegli gāzēts, tāds kādu man ir te, un gāzēts un negāzēts, un tad es paņēmu vēl vienu, es tur tā ritīgi iepirku, es paņēmu labas kvalitātes minerālu ūdeni, ir milzīga atšķirība starp minerālu ūdeņiem un dzeramajiem. Es jau pa 3-4 dienām es jūtos vienkārši, pilnīgi citādāk, reāli tā kā restartējies, pārstartējies. Tātad šīs te dabiskās lietas beidzot, ja, kad visu laiku, katru dienu mums tagad piedāvā izvēlēties šito realitāti vai to, ja, mākslīgo, sintētisko vai dabisko. Mēs beidzot sākam, pirms pāris gadiem mums iedeva kārtīgi novērtēt, jā, elpošanas milzīgo nozīmi, jā. Es ceru, ka visi novērtē, jā, saprotat, cik maksā mūsu spēja elpot.
saules gaisma tagad un ūdens. Tā ir milzīga lieta. Turklāt, mēs ar Danu sarunājam tā, ejot uz šo veikaliņu un pērkot ar kodu arī online, kodu BAIBA, jūs dabūnat 6% atlaidi. Nu re, šitāds man viens, man ir vēl. Šitas ir ļoti labas kvalitātes minerāla ūdens. Jā, šitas ir specifiski jādzer. Šitas jādzer kā zāles. Nu, viņš ļoti uzreiz. Dažiem pat varbūt vispār zibenīgs efekts momentā. Tāds miegainums, atslābinātība. Es viņu dzēru vakarā. Nu, kādu 2/3 glāzi pirms gulētiešanas, drusciņ pa dienu, tad, ja baigi purina.